kur tuvāk. Nāciet solīt. Jā. Tuvāk. Paldies. Nu, tad pastāstiet, kā šorīt, kas jau notiek, kā darbi norit. Tātad pašlaik viss notiek pēc iepriekš izplānotā scenārija. Šajās minūtēs varētu jau secināt, ka ir noslēgusies pasīvās diagnosticēšanas stadija, un pēc tuvākajā laikā sāksies aktīvās daļas pirmās etaps. Viņš izpaudīsies tādā veidā, ka sastatnes, kas šobrīd pašlaik tur kopnes, tiks nolaistas dažu centimetru zemāk, un mēs tad tālāk turpināsim testēt, kā uzvedīsies kopnes. Šīs pirmais etaps aktīvajā daļā varētu ilgt kādas 2-3 stundas. Un pēc šī etapa sāksies aktīvā daļa, kad tieks piepildīts baseins ar ūdeni, kas ir uzstādīts uz konstrukciju jumta. Tādā veidā noslogojot kopnes un pakāpeniski palielinot ūdens masu, radīs labvēlīgus apstākļus konstrukciju sabrukšanai. Bet kādā stāvoklī ir tās konstrukcijas? Viņas nav tādas, kādas viņas bija, teiksim, kad veikals bija pilnīgi kaujas darbībā. Tātad, vai pastāv iespēja, ka jau noņemot sastatnes, jumts var iebrukt? Ar to jau loģiski rēķinās, ka var notikt arī neparedzams, bet pašlaik droši vien, ka varētu secināt, ka kopnes momentāli nepārlūzīs, bet to jau indikātori, kas ir uzstādīti četros drošību pakāpēs, dublējot viens otru, gan mehāniskie, elektroniskie un arī cilvēku monitorings. Tādā veidā mēs arī sekosim līdzi, kā uzvedās tās konstrukcijas. Es domāju, ka būs jānonāk līdz aktīvai fāzei. Un cik aktīvā fāze ilgs, ir grūti pateikt, jo steiga šī gadījumā nav mūsu sabiedrotais, ir pats galvenais eksperimenta mērķis, ir iegūt zinātniskus datus, ko pēc tam eksperti arī izmantos, radot galīgo slēdzienu ekspertīzei. Un kāda slodze būtu kopnēm jātur tagad, jo konstruktors runāja par 1,5 tonu, tad veikals bija gatavs, šobrīd vēl mazāk. Pašlaik arī ekspertīzē tiek uzdoti šādi jautājumi, ko uzdevāt jūs par to, vai izprojektēts un aprēķināts tas slodzes ir korekti un kādas rezerves bija paredzēts. Līdz ar to es nevaru jums atbildēt uz šo jautājumu. Tātad ekspertīzē arī atbildēs jautājumu, vai projektēšana bija korekta, vai aprēķini bija korekti, un vai dabā radītais būvobjekts ir tāds, kā projektētais arī plānoja. Sakiet, bet vai tagad pēc visa notikušā tām kopnēm reāli būtu jātur tikpat daudz, cik veikala darbības laikā? Loģiski viņam vajadzētu turēt. Ja viņas turētu, viņas arī nesagrūtu. Ja? Un, līdz ar to, diemžēl, traģēdija parādīja to, ka ir kaut kādas problēmas vai projektēšanā, vai būvniecības procesā. Pašlaik mēs konstatēsim faktu, kas ir uzbūvēts dabā. Tātad šīs kopnes, divas, kas tiks pārlaustas, viņas ir analoģiskās tām kopnēm, kuras pārlūza traģēdijas dienā. Un viņas jau ar ko būtisko neatšķirās, jo būvobjekts tika būvēts, piekopjot noteikto būvniecības kultūru. Un šīs kopnes jau viņas arī ir tā kā spoguļa attēls tai kultūrai, kura tika pielietota būvējot arī pārējās kopnes. Bet šīs jaunās kopnes, viņas ir būvētas, ņemot vērā dokumentāciju, kādas ir bijušas tās iepriekšējās, vai reāli pārbaudot to materiālu sastāvu un visu pārējo tām vecajām? Kopnes, kuras tiks pārlaustas, viņas tika būvētas tajā laikā, un mēs neko neesam mainījuši. Tātad praktiski strādnieki viņas tikai un vienīgi nostiprināja, lai varētu droši strādāt gan uz jumta, izveidot nevis nepieciešamo eksperimenta veikšanai, gan arī, lai speciālisti varētu uzlikt tos indikātorus, video kameras. Mēs neko neesam mainījuši, viņas nav jaunas, viņas ir
tās pašas kopnes, ko būvnieki daudz gadus iepriekš arī būvēja un kuras salika. Viss ir tā, kā toreiz tika izdarīts. Man vēl viens tāds jautājums. Kā jūs vērtējat to, kā sabiedrība diezgan ļoti ir skeptiska un spekulē, un bieži vien dzirdam to, gan jau, ka mirušo bija vairāk, vai, piemēram, tāds pilsonis Lato Lapsa, cik žurnālists, cik stāstnieks runā par re formā stērtiem cilvēkiem, kas apsteigājuši objektu. Kā jūs varētu kliedēt šīs bažas, kas cilvēku vidū valda? Policija izmeklējot arī šo kriminālu procesu ir diezgan atklāta. Mēs pasniedzam sabiedrībai visu informāciju, ko mēs varam pasniegt, lai tas nekaitētu izmeklēšanai. Un mums nav nekāda pamata un iemesla kaut ko slēpt no sabiedrības. Tas ir cilvēku vērtējums, kā viņi izvērtē to mūsu pasniegto informāciju. Loģiski, ka protams, ir nianses, par ko izmeklēšanas interesēs, par iegūtiem pierādījumiem, par tehniskajiem iegūtiem kaut kādiem datiem. Mums nav tiesības pausti, jo tas nākotnē varētu kaitēt iztiesāšanas procesā, tādā veidā padarot labvēlīgus apstākļus potenciāliem aizdomās turamiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par bažām, ka šeit ir pazuduši kaut kādi lietiskie pierādījumi, tad praktiski es vēlētos apliecināt, ka tā kopne, ko procesa virzītājs piesaistot būvniekus, un tādā mirklī 3. traģēdijas dienā mums bija pieejami licencētie re darbinieki ar autogēnu. Pēc eksperta uzdevuma procesa virzītājs tad arī ar šiem darbiniekiem esot klāt sazāgēja. Mazākās daļas no kopnes ir aizvestas policijas pavadībā un šobrīd atrodas apsargātā angārā Iekšlietu ministrijas nodrošināšanas aģentūrā. Liela un palikušā daļa kopnes atrodas šeit. Viņu var apskatīt, viņi tepat arī atrodas, un nav nekādām bažām par to, ka kādi lietiskie pierādījumi ir pazuduši. Eksperimentu analīze, cik ilgi varētu ilgt? Šobrīd, kā es jau teicu, eksperimenta pamatu uzdevums ir fiksēt datus, uz kā pamatā arī tiks radīta ekspertīze. Ekspertīzes slēdziens būs rudens otrajā pusē, visticamāk. Un šeit tiks izmantoti tātad dati no eksperimenta, kas notiks šodien, dati no eksperimenta, kas būs kontrolēta dedzināšana un vēlāk uguns nodzēšana. Tādā veidā mēs konstatēsim, vai tas ugunsgrēks, kas notika būvniecības procesā, ir radījis kaut kādas paliekošās sekas būvkonstrukcijām, un vai turpinot to būvniecības procesu bija pienācīgi padomāts un iespējamie tie bojājumi tika novērsti. Nenoliedzami varētu būt, ka tas arī ir viens no sekmējošiem faktoriem, kas izraisīja traģēdiju. To jau ar eksperimentu arī noteiks. Pēc eksperimenta tad attiecīgi arī pētīs betona izmaiņas, kā viņš izmainījies savu sastāvu pēc ugunsgrēka un ietekmes ar ūdeni, kā metāls ir mainījis savu ietekmi. Ekspertīzē arī nozīmēts plašs spektrs dažādu jautājumu un nozaru, sākot gan ar konstruēšanas jautājumiem, arhitektoniskiem jautājumiem, būvniecības jautājumiem, nerunājot pat par visiem iespējamām ekspertīzēm, kas attiecās uz metāliem, betoniem, skrūves, šūves, kopnēm, metinājumu šūves tiek domātas. Ja. Būtībā tam jau tās daļas arī tika izzāģētas un šobrīd glabājās mūsu pārraudzībā. Tās daļas no kopnēm viņas vēlāk tiks sūtītas izpētei, gan metāla izturība, gan arī vai metinājumi kopnēm tika veikti korekti un atbilstoši standartiem. Tā kā šeit ir ļoti tāds liels un apjomīgs darbs. Un šī eksperimenta faktiskie dati būs viens no balstiem un pamats tiem secinājumiem, ko pārējie eksperti arī izdarīs savus secinājumus un slēdzienus.
mēs jau redzēsim tikai no šejienes. Nu, godīgi sakot, tur jau īpaši neko redzēt nevarēs. Tās kopnes